Nedrīkst šādi cilvēki patiesībā būt pie varas. Ja es, piemēram, lūgtu jums pateikt, cik ir 40% no 50? 40. Neprasiet man šāds jautājums. Kāpēc nedrīkst? Nejaut, tāpēc, ka, piemēram, ja mēs gribam, lai pašvaldība nav tikai celiņa asfaltētājs, lai pašvaldība viena no lielajām funkcijām ir investīcija piesaiste. Raksta investīciju plānus, uzrunāja investorus, uzņem viņus. Kad jūs uzzinājāt, ka cipari ir citi, 4-5 reizes lielāki? Kaut kad stipri vēlāk. Ja tu neesi ar pietiekami adekvātu tam izglītību, visu cieņu tam cilvēkam. Viņš noteikti ir labs speciālists savā arodā. Acīm redzot, mūsu sabiedrībā tādas lietas nav populāri. Ministri paši iespējas kafiju tērēs savu laiku. Tā tas ir. Bet tomēr tie uzdevumi, kas ir pašvaldībā jāveic, tur nevajag viņus tik ļoti nonivelēt, un tāpēc tur ir svarīgi, lai būtu kaut cik piemērota izglītība, un lai cilvēks tiešām varētu kvalificēt veikt šo darbu. Es nezināju, jo man atnāca padoms vēstule mēstulē. Es domāju, un tāda, kaut kāds izpratnes līmenis, jo gal beigās, ja tu iesniedz, dokumentu institūcijā, tu taču centies viņu iesniegt bez kļūdām, tā kā mēs studentam sakam, ka bakalaura darbā nedrīkst būt kļūdu, jo tas liecina par tevi, kāds tu esi, tā arī šeit. Tāpēc es domāju, ka šeit tomēr vēlētājiem ir jāpaseko līdzi un jāpaskatās, vai viņš domā, ka šis te cilvēks varēs izpildīt tos, tādus bišķiņ augstākus uzdevumus, nekā tikai, kā es saku, caurules nomaiņa uz kādas ielas, vai ne?